Man ir divas idejas, kuras nav izvērtas, jo es šeit pirmo reizi par labam vienkārši taustos, lai saprast, kas tur notiek. Bet paralēli šīm te ikdienišķiem, netišķiem lietām, kas saistīts ar mūsu darbu, veselību, interesēm, ir kaut kādi lielie jautājumi, kur mums aktuāli kļūst dažādos dzīves posmos. Bieži vien, ja dzīvē viss notiek labi, šie lielie jautājumi parādās tikai tad, kad tu esi smagi slims, vai tev ir krīze attiecībās, vai tev tuvojas dzīves beigas, un tu nevar saprast, vai būs kaut kas pēc tam vai nebūs. Man šķiet, ka neskatoties uz to, ka cilvēki var atrast, teiksim, pirms 100 gadiem cilvēki šīs jautājums, atbildes šiem jautājumiem meklēja grāmatās, baznīcā un tā tālāk. Tagad, laikam ejot, teiksim, šīs divas nosauktās manas pirmās lietas kļūst mazāk aktuāls ir ceļš jauniešiem. Tas nenozīmē, ka atbildes uz šiem diviem jautājumiem, uz šīm divām idejām nevarētu meklēt vai piedāvāt cilvēki, kas, teiksim, jau ir atraduši šo nišu. Bet, manuprāt, tas būtu ļoti rosinoši to tieši šajā meklēšanas procesā. Tātad divas idejas. Pirmā, kas es esmu, piedāvāt vietu dalīties ar šo vai no iespējamām atbildēm vai uz šo meklēšanas procesu. Otra mazāk būtiski, kāpēc es dzīvoju. Tāpat rosināt, bet varbūt kaut kādā atraktīvā veidā, jo man pat labā nav metodika, kā to rosināt, bet varētu padomāt par kaut kādu atraktīvu veidu, rosināt, domāt par šo jautājumu un dalīties ar citiem, ar savu pārdomu rezultātiem un ceļiem uz šiem rezultātiem.